Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Šajā sērijā dzirdēsiet. Arī tā laika tur pilsētas iekārtotāji nav riskējuši taisīt daudzskaļu ģenitīvu no vārda žuvīt. Un tur, līdz ar to tur palika žuvīts jau. Visus tos mērķus un uzdevumus Amerika nevar paveikt, sāk buksēt. Visa Merkeles ļembainā prokrieviskā un iespējams Krievu ietekmētā kompānija ir ārā. Un arī šitais ir forši. Tas neatiec arī uz gaisa kvalitāti darba vidē, kas nav regulāri pieejama sabiedrības locekļiem. Un arī uz šosejām tas īsti neatiec. Problēmas, acīm redzot, ir ar pašvaldību un privātajiem gaisiem. Tas ir demokrātiski, tas ir cilvēciski. Visi, kas saka kaut ko pretējo, ir vai nu nelieši, vai idioti, vai abi divi kopā. Par to nav šaubu. Labrīt, labdien, labvakar! Pateicoties dažu uzticamo klausītāju atbalstam, jūs visi klausāties jautājumus no provinces tiešraidi vai arī tiešraides ierakstu. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Nu ko, Mārci un Dzintri, salstat, jā? Mazliet tāda jocīga sajūta ir, jā. Nē, es tirpstu no visu šitā, kas šodien notiek. Te brīžam deniņi karsti, kājas augsts, uz muguras villa gaisā pilnīgs ārsts. Šodien nedaudz attālināt atgādina pirmo eksperimentu, kas notika ar tiešraidi no jautājums no provinces konta. Bija tāds notikums kā Trumpa vēlēšana nakts, tad šis te formāts tika nedaudz izeksperimentēts, un šodien notika kaut kas līdzīgs, vai ne, Mārci? Vai bija līdzīgi? Nebija. Man galīgi nebija, jo es tajā Trumpa vēlēšana naktīs kaut kā neveiksmīgi izmodos vienkārši. Un tad tur sāka telefonu žingstēt, un es pieslēdzos kaut kur jūsu liepnieki kaut kā baigi gudri runājāt. Nu, katram var gadīties, jā. Kas, maigi izsakoties, var apkaitināt, vai ne? Šodien pilnīgi cits vājprāts. Pie kam no kuras puses, kā saka, piezagās nelaime, kur vispār neviens negaidīja. Bet pirms par tām nelaimēm, kuras neviens negaidīja, šodien ir 6. maijs, diģi un gaiži. Vai tomēr gaidi, Dzintri? Kā ir šodien? Gaiži vai gaidi? Nu, šodien taču ir gaidi. Gaiži ir vecā Bendika stils. Speciālais vecā Bendika stils. Oficiālā valsts valodā droši vien, ka gaidi, cits nav. Bet kāpēc dīģi, nevis dīdi? Tāpēc, ka tur ir džu, nevis žu. Tas ir cits tempo ritms. Tik gudrs, pasaka lūdzu, daudzskaitli no vārda visvaldis. Visvalžum. Jā. No vārda valdis. Visvaldiem. Sākas. Filoloģijas fakultāte atradās kurā ielā? Tagad sekos 5 minūtes. Piedodiet 15 minūtes. Iedosim viņam, lai viņš pastāst. Kurā ielā? Visvalža ielā. Tas visi zina, ka visvalža, nevis visvalda. Bet tajā brīdī, kad postpadomu Latvijas cilvēki gribēja nosaukt savu ārlietu ministru vārdu, viņi teica valdis, Birkaus valda, Birkava tur valdība. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka ir padomu varas samaitāti. Priekš kara tā nebija. Un man tādas aizdomas bija vienmēr līdz brīdim, kad šo te teoriju pilnīgi precīzi ar faktiem, argumentiem un datumiem izklāstīja leģendārais valodnieks Jānis Kušķis vienā no dienas vidus raidījumiem. Manuprāt, krustpunktos viņš bija vai kaut kā tā vairākus gadus. Un tur viņš piesauca kā pierādījumu, kurš eksistē dzīvs līdz šai dienai, ielu nosaukumus to brīdi jaun uzbūvētajās ielās Berģos.
tā tad tur 20. gados vai kaut kā tā, kad Berģi ielas vilka. Un es tagad to kartā tvēru, un tur ir joprojām tā, kā leģendārais Jānis Kušķis teica. Tur ir ielu nosaukumi, kas ietekmējušies no Raiņa pūtvējiem. Tur ir Maltuves iela, Baņutas iela, Tadinavas iela un Gatiņa iela, Baibas iela, Zanes iela un Ulža iela. Un tā tur ir joprojām. Tā ir liela gara Berģu iela, Ulža iela. Jo tai laikā ģenitīvs no vārda Uldis bija Ulža, ģenitīvs no vārda Valdis bija Valža. Tas bija vecmodīgi un stagnātis. Kušķis bija stagnāts. Valoda ir dzīves organisms, kas attīstās uz priekšu un vēl tālumos. Līdz padomju sistēmas dirsā. Ko viņš ir veiksmīgi izdarījis un tur turpina uzturēties vēl vairāk. Par labu tam, ka tā lieta nav bijusi vienkārši, liecina manas bērnības atmiņas. Es 15 pirmos bērnības gadus vasaras esmu nodzīvojis Melžos, un ielu nosaukumi no tirgus puses uz stacijas puses Šķērsielas iet Dārzu iela, Puķu iela, uzmanību, Baložu iela, tur nevis Balodu, Baložu iela, Trazdu iela, tur ir viena Šķērsiela Dzeņu iela, un nākošā ir Žubītes iela. Jo arī tā laika tur pilsētas iekārtotāji nav riskējuši taisīt daudzskaļu ģenitīvu no vārda Žubīte. Un līdz ar to tur palika Žubītes iela. Šī tēma man ir, kā jūs jūtat, mīļa un pazīstama, man ir pietiekoši daudz šādu piemēru. Bet es esmu sapratis, ka šo kauju es nekarošu vairs. Esmu to uzvarējis, zaudējis, nav svarīgi. Karš ir aizgājis. Jo, ja mēs būtu tik principiāli, tad arī Atta iela būtu īstenībā Aša iela Rīgā ir Grīziņkalnā. Ja? Tālāk, ko tad mēs iesāktu ar Gaša ielu? Redz, te viltīgi toreiz Berģos arī Gaša ielas nav, ir Gatiņa iela. Līdzīgi kā tur ar Žubītes ielu. Lai nebūtu šitais sarežģījums. Ja? Tas Bet ir. Par Uldiņa ielu viņi to neuzdrošinājās. Jo tai laikā Ulža bija pilnīgi normāli, vēl vairāk. Tie latvieši, ar kuriem man sāka pēkšņi iznākt tikties 89. 90. Jā, kas bija Pasaules brīvo latviešu apvienības un visi šitie, viņi nekad neteica Valda Birkava. Viņi vienmēr teica Valža Birkava. Tas bija uzkrītoši. Viņi sēdēja kaut kādos enzelīna likšdojumos, un tas bija vecmodīgi. Bet enzelīns. Nevis vecmodīgi, bet pareizi jūs kropļi. Kas ir pareizi? Kurš to var pateikt, kas ir pareizi? Dzintri, tu lītās to arī pateiks. Tātad Mārča vingrinājums ir sekojošs vingrinājums. Kā sauc cehu, kurā ražo kastes tortēm? Lūdzu, Dzintri. Kašķu toršu. Nē. Cehs. Toršu kašķu. Jā. Babītē širjā nepietur. Atcerieties, bija tāds humora raidījums vēlīnos padomu laikos. Bija vesels sižets par to, ka viņi to cehu ir vienkārši likvidējuši. Tiešām. Tur bija tāds. Tas ir, viņi cehu likvidēja, es cīņu esmu uzdevis. Es šito karu vairs nekaroju. Es piekāpjos. Jā, šitas izskatījās, kā tu nekā. Tev vajadzēja to testamentēt kādam uz priekšu, uzticamam kādam no jaunākās paudzes. Tomēr. Lai tā kā neizplēna tas viss vēstures plašajos laukos. Ierakstā šitas palika. Ejam tālāk. Var sakot par to lielo notikumu. Tātad Mārča Maiņa bija šonedēļ, viņam bija jāgatavo raksts, un viņš, dargie klausītāji, tādu bija sagatavojis rakstu. Tas tika ierakstīts pa dienu un pat apstrādāts un gatavs atskaņošanai, bet tad viss sagriezās kājām gaisā. Mārcis varbūt izstāst pats, kas sagriezās kājām gaisā, un tad, kad tu būsi beidzis stāstīt šo īso versiju par to, kas sagriezās kājām gaisā, tad varbūt nolasīja savu rakstu. Tad tikai sāksies raidījums. Jā, tad to jauno redakciju lūdzu izpildi. Otradien
otrdien, kā pie otrdienas dienas, Vācijā bija paredzēts Bundestāga kārtējā sēde ar ārkārtējo jautājumu ar kanclera vēlēšanām. Vēlēšanas sākās kā nākas, notika kā nākas, un beidzās ar Vācijas Federatīvās Republikas vēsturē neredzētu, nepieredzētu rezultātu, proti kanclera kandidāts nesavāca nepieciešamo balsu skaitu. Un līdz ar to iesākās tāds apjukums, ka, kādu es tiešām sen nebiju redzējis, es Fēniks kanālu palaidu te blakus sev fonā skatīties, tur bija izmisums, pilnīgs tāds, neprāts tajās acīs bija. Un es tajā brīdī rakstīju tekstu iesniegšanai cenzoriem un ņēmu vērā šo notikumu un uzrakstīju tādu ņirdzīgu gabaliņu arī par šo. Un tad ierakstīju un laimīgi devos apēst pusdienu zupiņu, kur man pārsteidz ziņa, ka šie vienojušies jau šodien sasaukt vēl vienu sēdi, kas tā kā šķitās, ka varētu būt ātrākais piekdien. Tas sanāca uzreiz, un šobrīd es vēroju blakus ekrānā, kā valsts prezidents Steinmeieris pasniedz Urkundes šitos apliecinājumus jaunajiem valdības locekļiem. Šajā brīdī tas notiek dzīvajā. Un tas ir, Vācijai ir jauna valdība. Mums bija paredzēts, ka mūsu raidījums sāksies vienlaicīgi ar jaunās valdības sēdi pirmatnējo. Pēc tam manā tekstā parādījās apgalvojums, ka mums raidījums ir, viņiem valdības nav. Un tagad ir trešais variants. Mums raidījums ir, viņiem valdība arī gandrīz ir. Un viņi sāks kādu stundiņu vai pusotru vēlāk. Bet tad varbūt tik tālu viss ir skaidrs, visiem ir skaidrs, ka bija visādi notikumi un šeit arī līdzība ar vēlēšanu nakti un Trumpu, bet varbūt tad ķeries pie tā teksta, lai cilvēki tad saprot, ka es vienīgi palaidīšu laikam šo. Te skan jautājums no provinces. Telefona radio raidījums, kuru Latvijā klausās katrs ministrs un katra deputāte. Nepaliec par vientulīti arī tu. Noklausies pats, pārsūti raidījumu radiem un pastāsti kaimiņam, ko dzirdēji jaunajā sērijā. Izglāb draugu no garlaicības un nezināšanas, uzaicini viņu raidījuma klausītāju pulkā. Var sakot, Mārci, aiziet. Godātie klausītāji un dalībnieki, mūsu raidījuma tiešraidē šodien bija jāsāks vienlaikus ar Vācijas jaunās valdības pirmo sēdi. Ja reiz jūs šo dzirdat, mēs esam ēterā, bet Vācijas Federatīvās Republikas valdība šovakar nesanāks. Vai sanāks stipri vēlāk? Jo kanclera vēlēšanu pirmajā kārtā kancleru izbirstēja. Par to drusku vēlāk. Tikko kā pārlaistas mūsu omeža garās maija brīvdienas un Donalda Trumpa vētrainās pirmās 100 dienas, šodien Bundestāgs otrajā kārtā iebalsoja jaunu kancleru un spēkā pieņemas raiburēbās lietas ap 9. maiju kā datumu un simbolu. Par mūsu svētkiem šoreiz ne vārda, par pārējiem notikumiem atzīmēšu dažas tēzes, kuras ļoti reti, ja vispār parādījušās visādi citādi daudz apspriestajās tēmās. Par tuvu pagātni, par Trumpu. Abrīnojamā vienprātībā lielais vairums solīdo mēdīju, atzīmējot tradicionālo 100 dienu robežlīniju, ir analizējuši, lielākoties pamatoti kritizējuši un bez bēdu apņirguši Trumpa otrā termiņa sākumu. Par apbrīnojumu trakām izvēlēm būtiskos amatos administrācijā, par
spazmatiski agresīvo pendelēšanos ievedmuitu tarifu politikā, par Grenlandes un Kanādas iekarošanu, par attiecībām ar NATO un karu Eiropā, un vēl daudz ko īsti interesanti varētu šo sarakstu trīskārt papildināt. Gandrīz neminēts paliek cits Trumpa trakums. Proti, viņš dara tieši to, ko solījis priekšvēlēšanu šovos. Savu daudzkārt kritizēto un cits starpā manis apņirkto muitas tarifu politiku viņš ir klāstījis 100 reižu pirms vēlēšanām, un tagad dara to, ko saviem vēlētāju miljoniem solījis. Šis piegājiens gan nekādi nepalīdz pildīt tādus solījumus kā pazemināt pārtikas cenas, bet negaidīt ietekmēs citu sfēru, izkustinājis naftas tirgu cenu pazemināšanas virzienā. Bet pavisam ārpus prožektoriem palicis pavisam konkrēts, neticami strauji sasniegts rezultāts nelegālās imigrācijas samazināšanai. Skaidrs, ka aresti un izsūtīšanas pašas kā tādas problēmu nerisina. Līdzīgi kā pagraba izsūknēšana ir bezjēdzīga, ja plūdi turpinās. Bet tieši plūdus Trumpa politika ir apturējusi ar neticamu efektu. Aprīlī uz ASV dienvidu robežas ir aizturēti kādi 4200 nelegāļi. Visā mēnesī kopā. Gandrīz 2 reizes mazāk nekā pērnā gada beigās katru dienu. Starpība 40, 50 vai pat 60 reižu, nevis procentu. Dažu mēnešu laikā sasniegt skaitļi, kādi nav redzēti kopš 60. gadu sākuma. Un tas kategoriski apmierina tos miljonus Trumpa vēlētāju, kuri tieši šī rezultāta dēļ par viņu balsoja. Sekojot mediju iznīcinošai kritikai, iesaku paturēt gan šo, gan citus neakcentētus aspektus vērā. Par šodien, par Vācijas valdību. Aiz solīdo mediju uzceltās sajūsmas par Merca kandidatūru palika fakts, ka visā valdībā tikai vienam ministram ir federālas valdības darba pieredze, un starp citu tas nav pats kanclers. Es sekoju vācu politikai ar zināmu interesi, bet no visa valdības sastāva iepriekš biju dzirdējis tikai 4 uzvārdus, bez metaforām. Tas ir viens no vairākiem faktoriem, kas izskaidro vienu visu priekšpusdienu daudzinātu un vienu ēnā palikušu skaitli. No vajadzīgajām 316 balsīm Mercis pirmajā kārtā iegūta 310. Koalīcijas frakcijām kopā ir 328 deputāti, starp citu. Neatgādināts palicis skaitlis 307 balsis pret. Neatturējušies, tādu bija 3, ne kaut kur bufetē aizkavējušies, nē. 307 balsis pret. No opozīcijas 302 deputātu vietām. Atcerēsimies šo. Neticamā kārtā frakcijas vienojās, ka šo situāciju nedrīkst uzkarināt un uz karstām pēdām nolika otru balsošanas kārtu. Man ir sava versija, kā Mercis atrada vēl 15 balsis, bet tas jau no sazvērstības teoriju joms. Varam spriest, ja raidījuma rāmis atļaus. Un par tuvu nākotni, 9. maiju. Par jauno kaimiņu valsts reliģiju, tā saukto pobedobēsie. Par to runāts, rādīts, apņemts bezjēgā daudz, un vispārējās gudrības secinājums bija skaidrs. Puķinisms ieguvis jaunu, ideoloģiski, mistiski reliģiozu ievirzi ar simboliem, mocekļiem, svētajiem, procesijām un visu ko tādu. Un šamajiem izdevies šo datumu pilnībā tā kā privatizēt, tā kā nacionalizēt vai, prasti sakot, pilnībā pievākt. Burtiski pirms dažām dienām pēkšņi iznir neviens cits kā prezidents Trumps un aptaisīja šamos privatizētājus ar kārtīgu čupu.
Viņš turpmāk svinēšot gan šo, gan visas citas amerikāņu uzvaras, jo šamie ir vienīgie uzvarētāji un pārējie ir pilnīgi sīkuļi un nesvarīgas piedevas. Tas prožektoru gaismā. Ārpus mūsu eiropeiski ziemeļatlantiskās uzmanības palikusi Ķīnas pozīcija. Viņiem runāšana par kara nobeigumu 45. gada 9. maijā nekad nav bijušas un nebūs. Viņi vienmēr ir uzsvēruši savu lomu Otrajā pasaules karā kā uzvarētāju koalīcijas daļu, un karš viņiem ir no 37. gada, no Japānas invāzijas sākuma līdz uzvarai 1945. gada 2. septembrī. Vienmēr. Ja reiz gan amerikāņiem, gan ķīniešiem ir savas pretenzijas šajā jomā, tad 9. maija privatizācija var izrādīties ar pavisam citādām sekām nekā kaimiņu ideologi iecerējuši. Vai skatīties piektdien Moskaļu parādi, cerībā sagaidīt ko ugunīgi interesantu? Ja ir vaļas, pasakot jau var, bet es ieteiktu skatīties drīzāk uz Krimas pusi, ka tik īstais salūts nenotiek tur. Un tad uz AfD status Vācijā, uz vēlēšanu 2. kārtu Rumānijā, nu jau pēc nepilnām 2 nedēļām, un daudz uz ko varētu skatīties. Bet, ja nav vaļas, tad var arī klausīties uz mūsu raidījumu. Pirms Dzintrim droši vien ir sakrājušies jautājumi gan par Trumpu, gan vispār, jo es gribēju precizēt, es klausoties to stāstu nesapratu, ko tu, Mārci, biji domājis ar tiem piemēriem par Ķīnu un vispār, jo kas no tā bija jāsecina, ka 9. maijs ir tikai Puķinam vai kā? Otrādi. Otrādi. Trumps paziņoja, ka viņš arī svinēs uzvaru 45. gada maijā. Tādā ziņā visi drīkst svinēt, kā grib? Vai kā? Viņš pateica, ka Krievu nopelnu nav nekāda. Pirmo reizi 80 gadu laikā kaut kas tāds ir izskanējis. Viņš pateica, ka amerikāņi paši ir vinnējuši visus karus. Un ka viņiem tur bija sabiedrotie, nebija pie kājas. Viņi pieslēdzās, viņi vinnēja, viņi ir visu upurējuši, visi viņiem ir parādā, visiem jāiet viņam pakaļ bučot. Un to viņš pateica specifiski par 9. maiju. Ķīnas pozīcija, ka 9. maijs vispār nav nekas tāds, ir visu laiku bijusi, tikai mēs, Eiropieši, savā lokāla stulbumā to neesam redzējuši. 2 pasaules lielvaras šobrīd pozicionējas, ka tā Puķina reliģija ir blēņas kaut kādas. Labi. Dzintri, tu droši vien seko tiem sarakstiem, kas tur brauks, nebrauks. Varbūt tu gribi piebilst pie 9. maija parādus un ar kādu prieku tu skatītos, ja to varētu skatīties. Mārcis teica, skatīties parādus. Tas ir, jā. Es nezinu vispār, kur tādu var redzēt. Tur droši vien kaut ko Twitterī būs, bet mans prognozējums ir, ka notiks tieši tā, kā tas tagad ir noticis pirms 9. maija, varbūt tur jaucot tos izmēģinājumus un slēdzot ciet tur tās Krievu centra, tās lidostas, ja, gan Maskavā, gan Piemaskavā. Respektīvi, tur tieši pats tas sarkanais laukums, tā primitīvi sakot, bombardēts netiks, bet būs visādas nepatīkamas lietas, lai tos svētkus padarītu nepatīkams. Tā ir skaitā sūdīgs televīzijas signāls kaut kādu iemeslu dēļ, problēmas ar internetu, dronu lidināšanās kaut kur ap šo telpu. Ja? Jo es jau iepriekš čīkstēju, ka priekšsēdētāja Siji klātbūtne ir būtiska lieta, lai noamortizētu kaut kādus tiešus primitīvus uzbrukumus, par ko es domāju attiecīgie pretizlūkotāji nemaz nedomā. Un, protams, ka visi ir pamanījuši no mūsu pēdējās runāšanas, kas tur tomēr nebūs, jo ir saslimuši. Man liekas, ka eiropieši kaut galā visi ir saslimuši, izņemot to kaut kādu pašpasludināto Serbu Bosnijas Hercegovinas republiku, vai kaut ko tādu. Vučić ir slims, Fico ir slims,
Orbāns jau no paša sākuma laikam bija tā kā slims vai vālē ļoti neatkarīgi. Zintri, tie tevis abi pieminētie strauji izveseļojušies. Tu brauks tomēr beig? Pēc dakteru grupas ierašanās no Krievijas. Nemuldi! Nu, kur tad tu šito, tās jaunākā ziņa ir, ka Vučičs esot izveseļojies gan, bet tomēr nebraukšot, jo viņam vajagot tādu atpūtas posmu. Nu, bet tev kalendārs ir, tu zini, kāds datums šodien? Nu? Tu gribi Bet teikt, ka viņi ir izveseļojušies un tomēr brauks? Viņi vēl 2 reizes saslims, 3 reizes izveseļosies un ar pakaļā iespraustām bietēm stāvēs uz tribīnēm smaidīt. Nestāvēs. Nu, varbūt nestāvēs. Varbūt pusceļā pamirst. Ko es ar to gribu? Ok, varbūt arī tā kā Mārcis, bet tas pulciņš tā kā drusku ir sabirs. Tas ir viens, un otrs, ka ap šo datumu vibrēs kaut kādas nepatīkamas lietas, kas radīs tādu struntīgu atmosfēru tur Maskavā. Tādi tieši un nepārprotami bumbošanas gadījumi tur droši vien, ka nebūs. Tas mājiens par Krimu, manuprāt, bija pilnīgi caurspīdīgs. Uz Maskavu ir savilkta tagad gan tā pretgaisa aizsardzība, kas tur ir, gan tā, kas ir apkārt, gan kurš tur vispār nav. Kas nozīmē, ka pretgaisa aizsardzība ir novājināta citur. Un savukārt Ukraiņu aktivitāte Melnajā jūrā pēdējās dienas ir bijis fantastiski. Viņi ir ar šitiem peldroniem reāls Krievu lidmašīnas dabūjuši zemē. Ir, tas ties. Un kāpēc viņi to dara aiz garu laiku? Nē, no šī viedokļa, kam ir abas acis, lai skatās uz, un brīvs laiks, lai skatās uz sarkano laukumu un vēl kaut kur šķielē, bet kas negrib šķielēt, skatieties uz Krimu. Fejerverķis būs tur. Un vēl viens fejerverķis, klausies, tas droši vien būs citā raidījumā par vēl vienu džeku, kurš Maskavā diez vai būs. Kadīrovs, kurš tā kā laikam ir tas līgums ar Mefistofeli, viņām laikam ir noticējis. Līdz ar to tur tā kā kaut kas varas maiņai līdzīgs briest Čečēnijā, un tas jautājums gan Krievijas kontekstā var kļūt interesants. Tik ļoti mīlams, jo viņš tur galīgi nav. Un tas jaunais puika, kas tur laikam ir viņa dēls, kuram 18 gadu vai kurš tiek gatavots kā pēcnācējs. Nav 18. Jā, pat nav, jā. Tad gan jau ne tikai kaut kāda baigie Kadīrovu ienaidnieki tur tagad metīsies ar ložmetējiem ielās, bet es domāju, ka viņi kaut kādi, es nezinu, kuri tur ap tājie vai kas tie tuvākie līdzbiedri būs drusku tā kā apvainojušies, ka viņiem tie kumos netiks. Tā kā, es tam pievērstu uzmanību, kas var notikt arī, pat ne 6. maijā, bet varbūt 7. 8. Cerēsim. Vienalga diezgan dīvaini šķiet tas, ka Ķīnas prezidents ieradīsies uz parādu, kurā Krievijas prezidents piedalīšoties attālināt Zoomā. Tā kā paskatīsimies, tas varētu būt. Nopietni, jā, tas tā ir bijis. Tas tā ir. Tā runā, jā. Nē, dubultnieki, varbūt, ka viņam ir, tad jau mēs te sazvērestības varam vērpt. Vispār tur neviena džeka nebūs tā īstā. Ka visi būs dubultnieki tur tajā uz sarkanajā laukumā, tur uz tās sienas. Pastīsimies, ejam tālāk. Drīkst Mārcim prasīt par Trumpu. Jā, tagad par Trumpu. Klau, tas tā ir droši vien, es to viņu priekšvēlēšanu solījumu lērumu visu neesmu lasījis, bet laikam jau Mārcis labāk zina, viņam taisnība, bet tagad ir tā. Pēc kā man vienkāršam puisim no Kuivižiem domāt par Trumpa popularitāti. Ja? No vienas puses, es pateikšu oficiālo teikumu, ka es tādos un citos medijos lasu, ka Trumpa popularitāte šobrīd ir mega zema. Tad tu, kolēģi, uzreiz klieks, ka tādām aptaujām nav jātic. Bet kā tad mēs tagad varam noteikt, ja tu teici, ka viņa, šie sekotāji ir apmierināti par to, ko viņš dara, sevišķi migrācijas apturēšanas jomā un vēl kaut kur, un no otras puses nāk teiciens, ka viņa popularitāte ir mega zema, tur 80-85% ir pret viņu. Tā ir viena ziņa. Otra ziņa, ka viņš dara tieši to, ko saviem vēlētājiem apsolījis. Un tā tad viņa popularitāte varētu būt, forša. Tad kā ir šobrīd ar to viņa popularitātes rādītāju? Pirmkārt, sāksim nevis ar viņu, bet ar tevi. Tas pats par sevi. Nevis to, kas ir pētījumos, bet to, kas ir virsrakstos. Virsrakstus vispār nevajag lasīt. Pastulbiem rakstiem uzliek vēl kretīniskāks virsrakstus. Ja?
Tātad nekādu 85% mīnusā, protams, Trumpam nav. Viņa approval rating ir nokritis zem 50 un ir tur atkarībā, kurā tēmā skatās 40, tur kaut kādi procenti, kas ir ļoti slikti, salīdzinoši. Dievs dod Briškanam tādus reitingus, kā saka. Un Amerikā reitingi, šie te apmierinātības reitingi, nav uzticības reitingi. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, nevajag putroties. Tur ir jautājums, kā jūs vērtējat prezidenta darbību šajā jomā? Un, piemēram, cilvēks, kurš ir pilnībā apmierināts ar viņa politiku tajā jomā, ka vīriešiem neļauj startēt sieviešu sportā, viņš ir neapmierināts ar izglītības ministrijas likvidēšanu, piemēram, un tajā jomā viņš ir neapmierināts. Tas ir jāskatās tajos faktos, aptaujas faktos, kas tur ir. Nevis tajā, kas ir uzrakstīts virsrakstā, un nerunājot vēl par klajām falsifikācijām, ar ko nodarbojas ļoti sirsnīgi vairums solīdo mēdīju. Bet tur jau arī vēl tāda nianses, ka Trumpam jau tie reitingi īsti nav vajadzīgi. Viņš jau netaisās nekur pārvēlēties. Tam patiesībā ir diezgan maza nozīme. Tam ne tik vienkārši. Trumps ir absolūts totāls partijas, ne tikai līderis, faktiski viņš ir kontrolējošais vadītājs. Partijai stāv priekšā ļoti atbildīgas vēlēšanas mazāk kā 2 gadu laikā, pusotra gada laikā. Tas ir kampaņa jau tūlīt, var teikt, ka ir sākusies. Ja? Tajā saucamās starpvēlēšanās prezidentu nepārvēl, jā, tiesa, un no senāta pārvēl tikai 3. daļu. Jā, tas ir tiesa. Kongresu pārvēl visu kongresu pārvēl ik 2 gadus. Un līdz ar to, ja Trumps uzrāda augstu nepopularitāti, augstu nepieņemamību un augstu atgrūšanu, tad tas izstarosies uz viņa balstītiem kandidātiem, un viņam kongresā vairākums ir ļoti plānīgs. Ļoti plānīgs. Līdz ar to, ja šie te reitingi turpina krist, viņš riskē ar kongresa zaudēšanu, un tas savukārt ļoti būtiski ierobežo viņa prezidentūru reāli. Tā kā tas nav tik vienkārši. Viņam šie reitingi vajadzīgi ir. Cita lieta, ka viņš domā par sevi, šis ir man spekulācija, mēs sen viņu neesam tikušies tā uzmanīgi izsakoties. Tas ir mans pieņēmums no televīzijas attēla. Viņš jau strādā uz mūžību. Ja? Viņa mērķis ir apstiprināt to, ko viņš pats sen zina, ka viņš ir pats izcilākais, pats gudrākais, pats skaistākais, pats neatvairāmākais un pats spēcīgākais, un tālabad viņam ir fiksi jāizdara tas un tas. Un no šī viedokļa, ja viņš to visu izdara, tas sūdz par reitingu, kā sakot, vēsturē paliks. Apmēram tā. Te ir zinām pretrun, un ja viņš turpinās zaudēt kopējos reitingus tikpat strauji, kā tas ir iezīmējies, it īpaši viņam ļoti svarīgajā ekonomikas un pārticības jomā, tad tās starpvēlēšanas var izrādīties viņam ļoti neizdevīgas, un visa viņa iecerētā revolūcija, jo viss tas trakums kopumā, ko viņš ir sastrādājis un turpina sastrādāt, sadalās 2 daļās. Viena daļa ir viņa paša ego radītais ārprāts. Ja, viss šitās bildes viņa mājaslapā, pāvesta mitrā, un tur ir daudz visu kā. Ja. Tā ir viena daļa, bet otra daļa ir tas Heritage Foundation piedāvātais plāns, kurš savā ziņā ir revolucionārs, kurš izmaina radikāli pavērš citādi visu to piegājienu, un kur savukārt šī te muitu politika un tirdzniecības karš
ir nevis kaut kāds nevēlams sekas, bet īstenībā fundamentāla sastāvdaļa. Es neesmu šīs revolūcijas atbalstītājs, es lūgtu ievērot. Es neesmu Trumpa fans, mūsu raidījuma pastāvīgie klausītāji būs pamanījuši, ja? Bet to nevar noliegt, ka šis viņa piegājiens bija stimuls 77 miljoniem nobalsot par viņu. 77 miljoni vēlētāji ir devuši viņam savu mandātu darīt to, ko viņš dara. Ne visu, bet lielu daļu. Pastīsimies, kā tas attīstīsies. Viņš savu ego, super ego, lielākais, skaistākais, dižākais, bagātākais, seksuālākais ir tā vienkārši korespondējis vai vienkārši uzlicis virsū Amerikai, un līdz ar to viņa doma ir, ka tā Amerika arī ir tā stiprākā un dižākā pasaulē, bet ar to lietu man tā šķiet vienkārši neiet. Amerikai nav tik spēcīgu ietekmes sviru, lai varētu veikt tos reformas, ja to varētu tā teikt. Jā, muitas karu, tad arī tie streiks tiekšā, tad arī Krievijas-Ukrainas jautājums no 24 stundām pārgāja, nezinu, 72, un tad pēc mēneša jau viss būšot kārtībā. Izrādās, ka tā nav. Proti, visus tos mērķus un uzdevumus Amerika nevar paveikt, sāk buksēt. Un ja viņi veselīgāk neskatīsies uz to, kāds reāli ir tas varējums, ekonomiskais spēks, kapacitāte, tad līdz ar to lietas un projekti, kas ir iecerēti, buksēs arvien vairāk un vairāk. Tāda man privitībā doma. Dzintri, es tev pilnīgi piekrītu tajā sadaļā, ka Trumps lielā mērā dzīvo pagātnē. Tagad, sakarā ar Alkatrasu, viņš te izstartēja burtiski aizvakar, ja, ka to vajag atjaunot tādēļ, ka tā baigi foršā vieta un tur baigi labās filmas ir filmēts. Un vispār vajag filmēt tādas filmas, kā Vējiem līdz, nevis tur kaut kādas tur citas. Tā kā mēs aicinātu pārfilmēt Zvejnieku dēlu, nevis tur kaut kādas mūsdienu blēņas. Ja? Viņš dzīvo pagātnē. Un šajā pagātnē šitā sistēma ar precīzi virzītu tirdzniecības karu varēja būt veiksmīga. Šobrīd ir tā, ka ārpus tās eiroatlantiskās ekonomikas monopola eksistē pilnīgi atsevišķa ekonomiskā pasaule, globālie dienvidi. Bet ja mēs apskatāmies, no kā Krievija ņem savu naudu šobrīd reāli, lai vispār uzturētu kaut cik savu saimniecību pie loģiskas ekonomiskās kārtības, tā nauda nāk no Ķīnas un Indijas. Milzu daudzumos. Tās ir milzu ekonomikas. Un tie galā ir pār pa 2 miljardi iedzīvotāji tikai šajās divās valstīs. Un ko tur var pretī stādīt Amerika? Īstenībā viņiem nav ne īstu finansu, ne ekonomikas instrumentu, lai to pilnībā novāktu un uzsākt pilnu tehnoloģisko karu ar šiem dienvidiem. Faktiski Amerika īsti nevar atļauties. Jo labi, mēs aizliegsim, nosprostosim, neļausim nekādas tehnoloģijas izmantot Indijā un Ķīnā, amerikāņi. Un kurš te jums taisīs? Telefons, printerus, dārzpļāvējs. Tak jūs netaisat nekā. Tur ir tas punkts, ja? Tas nedaudz atgādina sarunu iesaukšanas punktā cara laikā Vecpiebalgā, bet es to esmu stāstījis droši vien. Nav nekā tāda, ko tu nebūtu jau stāstījis, Mārs, tā kā lūdzu. Tas bija pamudinājums stāstīt. Pamudinājums, jā. Tur tas ir 19. Napoleona kara laikiem, tur ap to laiku, mērnieku laiku sarakstīšana, varbūt pa vidam kaut kur, ja. Iesaukšana Krievos, kā tā laikā sauc, armijā ņemšanu rekrūšos, un tur ir dakters, tur ir medicīniskā apskata, un tur acīm redzot kādam Šeremeķevu mazdēlam kreisam ir, pa liels daikts tāds dakters pastās un saka, jums jau te tā, un vai tā.
vai tā, un meita kā tā dod arvai? Un puisis biks kājās vilkdams ar pogādamies saka, ja viņas nedotu, kā viņas pašas dabūtu? Baigais klusums iestājās pieklājīgā auditorijā. Tev vajag smieklus, tos džinglu smieklus arī kaut kur. Nē, man tas... Jā, pareizi. Nē, man tas klusums patika īstenībā. Jā, tas ir tieši tāds... Par Vāciju drīkst tagad pāriet. Kontemplācijas vērts. Vienkārši es gribēju pabeigt šito, jā. Ja šitie amerikāņi nedos, kā viņi paši dabūs. Viņi pārāk dalījušies tajā, piedalījušies tajā, lai sasaistītos līdz neiespēja ar šo te dienvidu austrumu ekonomiku. Un atsaitēties vienā rāvienā viņi nav spējīgi. Kamēr Ķīna ar savu, kuru nenomās demokrātijas, tā sakot, žņaugi, viņi var pateikt tautai turiet muti, viņi Covid laikā ir visas represijas pamēģinājuši, kā visus noturēt un ko vispār darīt, ja? Un viņi var izturēt ilgāk. Un tā ir Ķīnas stratēģija šobrīd. Lieciet lūdzu tās likmes, kā jūs paši dabūsiet, ja jūs nedosiet. Tā ir Ķīnas stratēģija šobrīd. Un pirms mēs pārējām pie Vācijas, kas bija tā kā galvenā tā sarunas tēma un trešā, ko Mārtis jau tur pieteica, vēl vienu skaitli atgādināsim, ka Trumps būs 4 gadus. Tā kā ne to vēl redzēsim, vai ne? Tur nevar tās derības. Nu. Piedošana, es iebrēcos nevietā. Tās derības, vai viņš izvilks termiņu līdz beigām, vai ne? Kāpēc, lai neizvilkt? Apstāties, cik viņš veselīgs. Visus mūs pārdzīvos. Tas ir cits jautājums, bet termiņu viņš neizvilkt var. Viņš neizvilkt var vairāk iemeslu dēļ. Jā, viens no kuriem varētu būt graujošs popularitātes kritums, kongresa zaudēšana, impeachment sākums un dažādu ķezu izstarošanās. Tas ir iemesls, kāpēc viņš var neizvilkt 2 termiņus, jo, ja viņš konsekventi turpina to, ko viņš dara, tas var nepatikt tomēr vairumam ne tikai vēlētāju, bet tas var nepatikt vairumam, cienījumu cilvēku Amerikā. Un tie, reizēm nokārto tās savus šteilus tā vai citādi. Ejam tālāk. Jautājums no provinces, Twitterī un dzīvajā. Un par Vāciju nāksies, Mārts, atgādināt, kāpēc tas, ka tev tā Vācija ļoti interesēja, skaidrs, bet vēl vienreiz būs jāatgādina, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc tam ir tik liela nozīme. Bet pirms mēs dodam tev vārdu, ir niansi, kuru tu nepieminēji, bet kas varbūt ir jāzina, kad runā par šo te šodienas to balsojumu, kurš tur balsis pietrūka vai kurus nepietika vai pēc tam atradās, ka tas balsojums ir aizklāts. Jā, tas varbūt ir būtiski nianse. Tātad Vācija ir demokrātiska zeme, un normālās demokrātiskās zemēs parlamentu balsojumi par personālijām ir slēgti balsojumi. Šāda ir iekārtot Veimāras republikas konstitūcija, tāda ir iekārtot pašreizējā Bundes konstitūcija, un starp citu tāda bija Latvijas republikas konstitūcija. Laikā, kad pie varas bija ļoti apņēmīgi Latvijas valsts izvarotāji Ēnārs Repš, Vairvīķi, Freiberg un citi nelieši, virkne no šī visa tika demontēts. Parādījās tāds kretīnisms kā atklātas valdības sēdes, pasaulē esot kaut kādā Džungahorijā vai kaut kādā citā vēl divu pamestā vietā atklātas valdības sēdes un Latvijā. Vairāk nekur pasaulē. Tas ir pilnīgs starojošs kretīnisms, Repšs ieviests. Un
lai nostiprinātu frakciju vadītāju un partijas spices uzpērkamās un korumpēto partijas vadītāju ietekmi, tika atceltas arī nomainīt šīs te atklātās personālija vēlēšanas Saeimā, kas līdz tam bija slēgts. Kā tas ir normālā demokrātiskā iekārtā. Vācijā tas ir spēkā, ka, ja tu esi balsojis pret kādu ļoti svarīgu amatpersonu, amatpersonai nav pamata pret tevi vērsties uz šī balsojuma pamatu, jo balsojums nav atklāts. Tas ir loģiski, tas ir pareizi, tas ir demokrātiski, tas ir cilvēciski. Visi, kas saka kaut ko pretējo, ir vai nu nelieši, vai idioti, vai abi divi kopā. Par to nav šaubu. Līdz ar to, kā izveidojās tas pretbalsojums, ka no 302 deputātiem opozīcijas pret nobalsoja 307 pirmajā kārtā, tas ir diezgan ievērības cienīgs fakts. Tur nevar būt runa par to, ka pozīcija bija nedisciplinēta, ka viņa, kam tur tramvajs riep bija pārdūrs, vai kāds bija ar caurēju murķeļu vietā bisīts pārēdies un uz poda aizmidzis Bundestāga toaletē. Ja? Nē, pilnīgi skaidri balsojumi pret bija vairāk nekā deputātu skaits opozīcijā. Līdz ar to tam bija kaut kāds pamats. Un man ir vairākas versijas, un kamēr mani te cenzūra neapturēs, es varētu riskēt dažas no tām nosaukt. Pirmā ir vispār politiska, ka Merts bija plānojis sākotnēji stratēģiski. Viņš ir stratēģisks, ļoti gudrs, ļoti spēcīgs stratēģisks domātājs, un viņš bija izvēlējies uzlicis uz stratēģiju, kura nenostrādāja. Viņa stratēģija bija krasi kritizēt to saucamo Ampel Coalition, tas ir iepriekšējo trīspartiju koalīciju vācu terminoloģijā sarkan, dzelteni, zaļo, sastāvošo no sociāldemokrātiem, liberāļiem un zaļiem, kritizēt to nežēlīgi, lai dabūtu ritīgu labējo balsojumu. Viņš, protams, publiku uzskaitināja, viņš, protams, bija veiksmīgs šajā sadaļā, bet viņa kritika un tonis bija tādi, kas, protams, krietnu daļu sociāldemokrātu pārkaitināja ļoti. Viņa iecerē bija dabūt krietni vairāk par 30% balsu, tuvāk 40%, un kopā ar liberāļiem, brīvajiem demokrātiem, dzeltenajiem taisīt labēju valdību, kuras pieredze Vācijā ir pietiekoši liela un laba, un taisīt ritīgi labēju valdību pilsoniski. Liberālu konservatīvo labējo valdību. Notika citādi. Mārcis, jāpaskaidro laikam, ka tu tagad tikko stāstīji par vēlēšanām, nevis par šodienu, bet par parlamentu vēlēšanām. Tas ir viņa stratēģija izvēlētā. Bija vinnēt parlamenta vairākumu šādā veidā. Un parlamenta vēlēšanas parādīja to, ka viņa aprēķins ir bijis tikai daļēji pareizs. Viņš vinnēja vēlēšanas, bet nevis ar 40 mīnus, bet ar 30 mīnus. Un dzeltenie, labējie liberāļi, brīvie demokrāti parlamentā neiekļuva vispār. Viņi netika pār 5%. Un iemesls tam bija ļoti strauji AfD kāpums. AfD dabūja 10% punktus vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Un šī te viņa agresīvā attieksme pret sociāldemokrātiem pilnīgi noteikti šodien pirmajā kārtā kaut kādu punktiņu iedeva. 1, 2, 5, kaut kādus. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir tas, ka viņš bija pievīlis labējos vēlētājus, jo kampaņā viņš iestājās par 2 punktiem, no kuriem viņš neatstāsies it kā,
uz kuriem viņš taisot šo koalīciju atteicās uz līdzensvietas. Viens bija mīkstināt fiskālo politiku, otrs bija mīkstināt imigrācijas politiku. Uz līdzensvietas. To viņš uztaisīja klikt uz apgriezienu. Un pilnīgi noteikti šeit viņš dabūja kaut ko gurķī no labējiem, no īsteni labējiem. Un trešais punkts. Viņš ļoti tālredzīgi nav paņēmis valdībā nevienu vecu merkelistu. Vienīgā pazīstamā seja ir sociāldemokrāts Pistorius visā valdībā. Visa vecā švobla ir izdrāsta no turienes ārā. Kas amatos, kas ārpus amatiem, bet valdībā tādu nav. Tas ir visa Merkeles žlembainā prokrieviskā un iespējams Krievu ietekmētā kompānija ir ārā un iespējams, ka uz šo te balsojumu daļa no viņiem paši jutās, varēja diezgan kaut ko izbalsot, aizbalsot, un daži tika ietekmēti. Un tā ir trešā versija. Tātad tas ir par balsojumu, bet tagad varbūt pie šī te Vācijas nozīmīguma un tad vēlreiz par to, kāpēc tam ir nozīme un ko mums no tā visa gaidīt un kas te gal galā mainīsies. Vai te būs kaut kas savādāk ar šo te valdību, kas viņam tagad ir? Šī valdība ir gana slikta pašai Vācijai, jo tā ir ārkārtīgi kompromisa valdība. Tā nav labēji centriska, kreisi centriska vai kāda. Tā ir labēji kreisa. Tas tā kā braukt ar žiguli, kājās čībiņas, spiest vienlaicīgi bremzi gāzi. Kaut kā jau viņš iet viss. Ja? Bet tas būs raustīgi un mazglīti. Ja? No Vācijas viedokļa. No mūsu viedokļa ir noticis viens no labākajiem variantiem. Es to paredzēju kā vienu no iespējamiem scenārijiem vēl rudenī, ka piegadījumi, ja neizdodas šīs te Merca plāns A, kas ir taisīt labēju valdību ar brīviem demokrātiem, ka tad neatliks nekas cits variants B, kā taisīt lielo koalīciju, kura neizrādījās nemaz tik liela, jo sociāldemokrāti apdirsās tā, kā nebija redzēts 150 gadu garumā, bet ar viņiem kopā vairākums sanāk, un tad vecajai vadībai ir jāpalien malā, tātad Šolcam, un paliek priekšplānā viņu nākošais populārākais līderis. Un tas ir Pistorius, aizsardzības ministrs, kurš ir vienīgais, kurš ir saglabājis savu amatu un vienīgais cilvēks valdībā A. Es tikko sapratu, es esmu saflētējis tajā tekstā iepriekšējā. Dobrins taču arī bija satiksmes ministrs, viņš tāda ir iekšlietu ministrs. Ir 2 ministri ar federālās valdības pieredzi. Un viens, kurš ir saglabājis amatu. Un Pistorius, kā aizsardzības ministrs, bija absolūts mūsējais. Un tagad, ja mēs zinām Merca attieksmi pret aizsardzības stiprināšanu, pret NATO, pret vajadzību veidot neatkarīgu Eiropas stratēģiju, un plus tam jau redzēto Pistoriusa ārkārtīgi pozitīvu attieksmi pret Ukrainu, no šī viedokļa šī valdība ir ļoti svarīga. Vācija ir un paliek Eiropas ekonomiskais dzinējspēks. Viņi ir saskārušies ar krīzi, ko izraisījusi zaļo un citu liberāļu kretīniskā politika, proti, ka viņu metāla apstrāde, visu viņu mašīnu būve, autobūve un tā tālāk zaudē konkurētspēju dēļ šiem te zaļajiem murgiem un nelietībām. Viņi to risinās. Viņi ir pilnībā nolēmuši izdarīt milzīgu investīciju apjomu infrastruktūrā un aizsardzībā, un viņi ir apņēmības pilni palīdzēt Ukrainai. Un šis viss ir ļoti mums nozīmīgi. Es varu cerēt,
Es varu cerēt. Es cerēšu. Klau, bet viena no tām nedrošības indikācijām Vācijas jau esošajai vai gaidāmajai valdībai, ja es pareizi lasu visādos avotos, ko es varu izlasīt, ka Merts ir pārvilinājis jēdzīgākos politiķus, ja tā var teikt, no alternatīvas Vācijai, ja, no galēji radikālajiem labējiem, ja, kuri tad viņi tagad, kuri ir kristīgajos demokrātos un balso pa valdību, varbūt, ka viņi nemaz tik droši un nešaubīgi nav un vajadzības gadījumā viņi var balsot pret, teiksim, šī versija nav izskatāma, ja tās tikai spekulācijas. Kāpēc galu galā nevar ņemt viņus valdībā? Nevarēja. Alternatīvu. Tas skaitās neiespējami. Viņi ar AfD uztaisītu lielāku vairākumu un nobalsot vispār uz čiki-briki. Bet AfD Vācijas vispārējā politikā skaitās pilnīgi kategoriski nepieņemami, tādi tārpaini, neaiztiekami. Un iemesls tam ir tas, ka viena daļa no AfD ideoloģija nav tik tāda vienkrāsaina. Tur ir tādi vairāki toņi, bet viens no toņiem ir izteikti neonacistisks. Viens no. Ir īpaši tas, kurš ir spēcīgi aktīvs kā dažās no Austrumvācijas zemēm, Tīringijā, it jo sevišķi. Viņu līderis Heke ir varbūt drusku pieklājīgāks un drusku labāk verbalizēts, bet principā kā lai uzmanīgāk pasaka, man viņš izskatās pēc nacista, teiksim tā. Un viņam par to ir arī uzlikti tiesas sodi, viņš pat kaut ko tur ir maksājis un tā. Pavisam svaigi, burtiski pirms pāri dienām, Vācijas konstitūcijas aizsardzības brālība, tipa mūsu sāps, ir kvalificējis AfD visu partijas organizāciju kā teroristisku un nolicis viņu uz uzraudzības. Viņiem ir tāds termins. Jā, bet aizliegti viņa nav. Aizliegt īstenībā Vācijā partija nav iespējams, ja man Jurks atļaus, es izstāstīšu piemēru, bet Vācijā uzlikt uz uzraudzību, atzīt par šitādu te ekstrēmistisku un uzlikt uz uzraudzību ir tas pats, kas Latvijā dibināt partiju. Jo Latvijā viss ir uz uzraudzības, uzreiz, automātiski. Ja? Tur ir paiet kādi gadi, līdz drīkst tur telefonu noklausīties, e-pastu pastīties un kaut ko tādu. Tas, ko mūsu pēcdienās dara no rīta vakarā un kad ir brīvi no pasūtījumiem, arī reizēm dienas vidū. Ja? Bet klausies, piedod, pirms tam mēs runājam par Trumpu, kurš tur patikt, nepatikt, varbūt viņš ir kaut kādā veidā personība ar savu harizmu, vismaz es to tā redzu. Merts politiķis, jā, pelēks, neizteiksmīgs, bezpersonisks cilvēks, gudrs cilvēks droši vien, bet viņam nav tās harismas, ko viņš parautu varētu līdz vēlētājs. Tā? Tas droši vien tā, ka tu vāciski nesaproti. Viņš ļoti labi runā. Viņš runā pārliecinoši, argumentēti, diezgan īsi, ļoti precīzi. Viņam ir biznesmeņa finansista pieredze un jurista grāds, un viņš ir ļoti pārliecinoši savā runā. Tas, ka viņš neizskatās pēc vadoņa, tāds tieviņš, tirliņš, tur pliku pieri, jā. Merkel jau var neizskatījās, ne pēc kā jāsaka tā. Jā. Nē, tādā ziņā Merts nav Trumps, bet viņa vēlētāji viņu uzklausa. Cita lieta, ka liela daļa no šiem vēlētājiem nenoticēja līdz galam un tajos pašos jautājumos, kā kaut kāds milzu daudzums vēlētāju pieslēdzās Trumpam, tieši tāpat notika Vācijā, proti es vienu aicinātu tādu mazu apdomāšanu tiem, kam ir mirklis laika distancēties tagad. Tātad mēs stāstam, šie idioti, 77 miljoni amerikāņi, kas nobalsoja par tādu stulbeni kā Trump. Kur tādi rodās? Kas tie tādi? Kur tādi
vispār zābaki rodās. Labi, jūs drīkstat šausmināties, bet vai jūs negribētu lūdzu atbildēt uz jautājumu, kas ir bijuši tie, kas valsti noveduši līdz tādam stāvoklim, ka 77 miljonu cilvēku labāk nobalso par Trumpu nekā atstāja lietas nemainītas. Ar visām šitām transgenderu vaiprātībām, ar miljoniem migrantu uzturēšanu, par miljoniem naudām, par visu šito ārprātu. Ja? Un Vācija šajā ziņā ir neliela projekcija, vājāka, bet projekcija, ka ko ir galu galā sociāldemokrāti kopā ar visu šito kreiso šļuru un Merkeli, protams, Merkeli, kā viņi ir noveduši valsti un sabiedrību līdz stāvoklim, ka 30% ir gatavi nobalsot par AfD. Tas, laikam, jāatgādina klausītājiem, ka tas ir apmēram kaut kāda nedēļa vai divas vecas tās ziņas, kā AfD pat ir Vācijas populārākā partija. Viņi ir apsteigusi to Merca partiju. Un tas viņu uzraudzības stāvoklis viņus padarīs vēl populārāks. Jo, protams. Bet vēl vienreiz par to uzraudzības un aizliekšanas savstarpējo izslēgšanu. Tātad Vācijā galvenā nacistiskā partija, kur faktiski nepārāk slēp, ka viņa ir nacistiska partija, pēc vairākām perturbācijām, reorganizācijām un pārapvienošanām bija pazīstama NPD. NPD ir tie, kuri atceras Vācijas vēsturi. Viņa kopš 60 gadiem ir aktīva, ir izteikti nacistiskā, izteikti holokaustu noliedzoša un visādi citādi. Savā ziņā vismaz 3 punktos viņa programma sakrīt ar Latvijas progresīvo programmu. Galu galā pakļauj šai te uzraudzībai un tad mēģināja aizliegt. Un visos tajos procesos galu galā nekas nesanāca. Viņa pat šobrīd ir legāla zem citu nosaukumu. Viņa Haimāta partija saucās vai kaut kā tā dzimtene. Jo tajā brīdī, kad vajadzēja sākt vākt liecības un iet uz tiesu, izrādījās, ka 3. daļa no partijas vadības ir iesūtīties stukači, spiegi un valdības, tā sakot, aģenti. Un ir ļoti grūti izšķirt, kas ir pašas partijas tāda reāla kustība, kas ir vispār šito špionu inspirēta lieta. Un tas ir špioni, kas no kurienes špioni, no valdošajām partijām? Nē, no Vācijas valdības, no tiem, kuriem ir tā uzraudzība uzticēta. Nevis no Putina. Nē, tie tur ir pamatsastāvs. Un līdz ar to valdība tagad aizliegs partiju, kuras pārkāpums ir tas, ka viņi kaut ko dara valdības aģentu uzdevumā. Saprot, tur nesanāk loģika. Un ar to AfD, tas ir neliels pārspīlējums, jo viņa ir nesalīdzināmi 100 reizes lielāks atbalsts nekā tai NPD. Bet, lai ritīgi viņus izšpionētu, tur ir vajadzīgi valdē aģenti pareizi, tur prezidijā, izpildu organizācijās. Un tad var pēkšņi izrādīties, ka visi savāktie pierādījumi ir pašas valdības sagādāti fakti, ja? Tur nesanāks aizliekšana. Plus tam visam pat šī uzraudzība nav absolūti nekas jauns. Tas, ka no tā uztais sensācija, tas ir atkal klikšķs jautājums, bet atsevišķo zemju organizācijas bija tieši ar šādu pašu zīmogu. Zem uzraudzības. Uzraudzīja viņus, kas viņām slikts noticis. Bet iesākums bija no dzintri jautājuma, kāpēc nevar taisīt valdību ar AfD. Skaitās, ka nedrīkst. Tā ir baigi labā atbildi. Pie mums arī tāds. Piemēram, ar D-Linke, kas ir vēl lielāk mauks un nelieši, ar tiem skaitās, ka drīkst. Par tiem es nemaz neprasīju. Es pat nezinu, kuriem Krievu naudas vairāk. AfD ir Krievu infestēta organizācija, par to nav nekādu šaubu.
Un mana versija par šo te brīnumaino balsojumu šorīt pirmo ir, un kā viņi tik viegli izdevās novērst, otrajā tūrē bija, ka pati Kristīgo demokrātu organizācija labi zināja, kuri Krievu aģenti balsos pret, un viņš paved maliņā starpbrīdī ļoti īsās tur stundas laikā un pateica tieši, kuras ķermeņa daļas tieši, kā viņiem saspiedīs, un pēkšņi viss izlīdzinājās. Man nav citu izskaidrojumu. Šķiet, ka šito tēmu varētu būt izsmēluši vismaz šai dienai un šam brīdim, gan jau, ka tur Vācijā viss notiks no jauna un turpināsies, vēl tikai jāizsaka līdzjūtība vai jāpabrīnās, ko mēs darīt, ko mūsu Satversmes aizsardzības birojas darīt ar šitām pielaidēm. Ja? Tur jau varbūt arī vajag kaut kādu pielaidi, lai tu būtu pa ministru, un tad pēkšņi tev valdībā ir puse no ministriem, kuriem nevar iedot pielaidi, jo tā partija ir vinējusi. Katrā ziņā jautri viņiem tur tai Vācijā iet neapskaužam. Un tur ir vēl tas, es arī gribētu notēlot gudro, jo, kāpēc mēs maļam to Vāciju? Principā jau tā ir laikam vēl ar vienu. Pasaules trešā lielākā ekonomika. Vai ceturtā, nav tik svarīgi. Apmēram. Nav tik svarīgi. Viņa ir milzīga ekonomika. Viņa šobrīd ir saspiesta grūtā stāvoklī. Un ja viņa atsprings, un ja viņa izdarīs to, uz ko viņa ir spējīga, un uz ko mēs ceram, Krieviem pizdzets. Šitā, vienkārši. Sveiciens Krieviem, Dzintri, bet mums laukos, ja Vācijā tur liels problēmas, tur nevar vai var nobalsot un jauna valdība, bet mums Latvijā arī nav mazāk interesanti, vai ne? Es saprotu, to es pamanīju, vai ļoti nozīmīgi. Mums ir tomēr tad jāatgriežas tēvzemē, un tad ir kaut kādas lietas, kur mēs varam līdzināties lielajiem, un kā pat lielie var no mums mācīties. To jau var sākt principā no tās pašas ērastības, ka pieveikala politbirojas ir kaut ko izdzirdējis par kādu jaunu nodokli, un tad tur sāk bļaut, kai dīd, rīz jau būs pa tukšu gaisu arī jāmaksā. Tālāk necenzēts. Un tagad tas brīdis ir pienācis, tas jau labu laiku aizkulisēs grozās, ka mums pamazām briest gaisa aizsardzības likums. Atbildīgā ir klimata ministrija, bet pirms tam, kā saprot, ekonomikas ministriju. Gaisa aizsardzības likums. Tas ir vēl tas otrs, es tur nobeigšu, ar ko un kādā kvalitātē nodarbojas valdība. Un tas apraksts ir tāds, ka tur tie iepriekšējie likumi jau ir veci un tie nescik reizes jau laboti. Likums par piesārņojumu tā skaitā un grozīti, un tur ir likums grūti uztverams. It kā jaunais gaisa likums, ko es tad drusku palasīju, būs vieglāk uztverams. Tas būs, varbūt tas likums būs gaisīgāks. Nē, tur ir dažas labas lietas, jā, viņš bija gaisīgāks varētu būt, jo šis likums pirmkārt, kā es to saprotu, tas neatiecas uz visu gaisu, bet šie likumi sanāk, ka uzņēmumu, firmu, fabriku un kantoru gaiss jau ir sakārtots. Tāpat šis gaisa likums neatiecas uz siltumnīca efektu gāzēm, uz iekštelpu gaisiem, un arī šitais ir forši. Tas neatiecas arī uz gaisa kvalitāti darba vidē, kas nav regulāri pieejama sabiedrības locekļiem. Un arī uz šosejām tas īsti neatiec. Problēmas, acīm redzot, ir ar pašvaldību un privātajiem gaisiem. Tur vajadzēs tās normas, cik kādi tie mikroelementi vai gāzītes tur var būt. Galīgi arī vēl nav tas skaidrs, ka tie gaisi jau pa lielam nāk no ārzemēm un dažreiz pat no Krievijas, un tad vēl arī no Sahāras. Un kur tur un kā to tik galā, tas nav skaidrs. Līdz to gaisa likums pie mums ir gājis ļoti grūši un smagi. Sākuši to likumu ir saskaņot no 2021. Gada. Pats projekts jau agrāk tika uzrakstīts, un tā saskaņošana iet līdz šim laikam. Likumam ir arī 3 spēkā stāšanās termiņi noteikti vienā lapā. Tātad vispirms ir uzrakstīts, ka likums stāsies spēkā šī gada 1. martā.
Tas jau ir garām, un tad vienā citā rindkopā rakstīts, ka stāsies spēkā 25. gada 1. jūlijā, un tad vēl ir 3. termiņš, tur rakstīts ir tā, laiks tiks koriģēts ar saskaņošanu vai citu saistīto likumprojektu virzība ievilksies. Tātad ir 3 termiņi. 1. marts, 1. jūlijas un kad sanāks. Kā es teicu, saskaņots tiek 4 gadus. Par ko tur ir rakstīts? Tātad privātie pašvaldības gaisa, kas vēl nav apakškontroles. Nav tā. Kā man draugi no politbiroja saka, nav tā gluži, ka visiem noteiks vienu kaut kādu gaisa nodokli. Tik primitīvi nav. Tur ir, pirmkārt, būs valsts līmeņa gaisa piesārņojuma samazināšanas plāns, bet pašvaldības arī nevarēs sēdēt un dzert kafiju. Pašvaldībām ir jāizstrādā savu, pirmkārt, ilgtermiņa gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu, un īstermiņa gaisa kvalitātes uzlabošanas plānu. Cik es zinu, tad pašvaldībās laikam lielākoties viens cilvēks ar tām vidas lietām nodarbojas. Un tad nāk konkrētības. Pašvaldība varēs ierobežot 16. pants, 3. daļa, tādu ražošanas uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu izvietošanu, kas var radīt vēl lielāku gaisa piesārņojumu un traucējošas smakas. Tātad var ierobežot, bet var arī neierobežot. Un otrs jaukais pants ir apkures iekārtu radītā gaisa piesārņojuma ierobežošana. Tātad pašvaldības var ierobežot vai aizliegt apkures iekārtu uzstādīšanu un darbināšanu, kurās kā kurināmais tiek izmantot cietā biomasa, malkā. Ogles vai kūdra, briketes vēl, kas tur varētu būt. Un tad visām fiziskām personām ir jāsniedz informācija par savām iekārtām, un tās varēs pašvaldības policija arī pētīt. Un tad, protams, nāks visādas soda naudas, malkas nodoklis vai brikešu nodeva vai smaku nodoklis, ko var uzlikt. Bet var arī neuzlikt. Izskatās, ka šajā gadā gaisa likumam vajadzētu stāties spēkā. Par šo visu dažīs secinājumi. Pirmais ir šitais, lieliski. Uzmeklējiet TAP portālā, ja interesi ir par šo. Tātad, tā ir tā vispārējā likuma projektu veidošanas kvalitāte un tempi, kas šeit tiek spilgti raksturot, ka var arī kvalitatīvāk. To mums rāda, piemēram, partiju finansēšanas likums, ka var arī ātrākos tempos, arī to var vairākos likumos redzēt. Un tad vēl tie 2 iemesli šai muļļāšanai, tas viens ir baigi jauks. Redz, īsti nav skaidrs, kāda šai jomā būs Eiropas uzstādījumi. Vai to iespējamās izmaiņas, jo tas zaļais kurs tā kā jau gandrīz oficiāli bremzējas vai tiek koriģēts. Un tad interesanti, vai ir, varbūt, ka Mārcis zina labāk, ir tādi likuma projekti, kuri vienkārši tiek, var tā būt, ka likuma projekts tiek izbeigts, jau zaudējis aktualitāti. Un otrs, protams, ja nav skaidra Eiropas uzstādījuma, tad nav skaidrs arī, kāda naudas plūsma no šī radīsies, no Eiropas uz mūsu kabatām un no mūsu kabatām uz valdības kabatām, un kas no tā visa būs ieguvējis. Līdz ar to pagaidām 2. un 3. punkts, ko es teicu, tātad neskaidrība, kāda būs nākotnē un kurš tad naudu saņems, ir acīm redzot tas, ka šis gaisa likums ar krāsnīšu un plītiņu aizliekšanu tiek muļāts un baigi grūti prognozēt. Es prognozēju, ka visticamāk likuma stāšanās spēkā laiks būs tas 3. variants, respektīvi nevis 1. jūlijas, bet kad sanāks. Galvenais, lai gaisa aizsardzības likums nenonāktu pretrunā ar pretgaisa aizsardzības likumu. Tas tā kā joks skaidītos, tur govi varētu uzlikt. Bet kopumā tas ir skaists piemērs, kā un ar ko nodarbojas ministra kabinets šajā gadījumā. Ja? Kā patērē savu dārgo laiku šādu un līdzīgu likuma projektu ģenerēšanai. Bet tas neiet zem birokrātijas apkarošanas. To gan apceramies, ka ir 21 pasākums, tos vajadzētu iegaumēt, tā kā reizrēķina. Tas ir tātad ziņojums no provinces manā balsī par gaisa likuma projektu. Dzintre, es atvainojos, es tā arī nesapratu.
Vai tur ir cietumsodi paredzēti? Labi, pavisam vienkārši. Nauda, administratīvie sodi pagaidām es redzu. Tur cietumā likšana te nav tā kā akcentēta. Jā, tā Mārcis, tad tev sirds mierīgi. Kāda jēga no cietuma? Naudas sots ir tomēr kaut kas vismaz taustāmāks. Cietumu taču vēl tad jābūvē. Cietumu jau būvēja Liepājā. Es negribētu eksperimentēt, jā. Viņš skatās, kā būvē un baidās, ka viņam tur neiebūvē kāda stūrīte priekš Mārcis. Redz, kā tu pats teici pareizi, atnāk no Āfrikas tur šitais sumams, imams, kas viņi tur nāk. Vai pašam man te kaut kāda zirņu zupas seks, un tev pa to ieliek cietumā, labi, sots, tas sots. Bet... Pa Sahāru neko tu nevar darīt, bet lūk, tās tavas radītie trokšņi un piedod smakas, tās gan, tur man liekas, ka bija kaut kādas 4 uzraugošās organizācijas, pašvaldības policija tā skaitā, bet vēl kaut kādas 3, tā kā to nopietni uzpasēs. Bet vai tas notiks, tas gan ir jautājums. Mēs nezinām, ko ar šo darīt, Dzintri, vai priecāties vai bēdāties, ka beidzot viss sakārtos vai ka bez mums sakārtos, ko darīt ar šo. Nē, saprot, man tas galvenais ar kādiem sūdiem nodarbojas cilvēks saņemot baigo piķi, pie tam tā ir tikai daļa no gaisa, jo fabriku gaisi, es jau te skaitīju, kas tie jau esot pieregulēti, bet privātie gaisi un pašvaldību gaisi vēl neesot, tad tas likums runās par šo, un pie tam tur tad seko viens absurds lakām otram, ko es varu teikt? Tā, pie mums darbojas lietas. Pie jums tā darbojas lietas. Pirms mēs pabeidzam ar pašu pēdējo tēmu, pa kuru mums ir kāds vārds jāsaka, es gribu atgādināt visiem tiem, kad šobrīd klausās tiešraidi vai citas dienas klausīsies ierakstu. Tiešraides, kā redzat, notiek otrdienās, tās, protams, tiek ierakstīts, un jau nākamajā rītā, trešdienā, kā ierasts pēdējos 4 gadus, podcasts ir visur, Spotify, mājaslapā, YouTube un tā tālāk. 48 stundas, tas ir līdz ceturtdienas vakaram, šo sēriju var klausīties katrs par baltu velti. Pēc tam raidījums būs dzirdams tikai par abonēšanas maksu. Abonēšanas maksa ir veids, kā mēs mēģinām panākt, ka paši nepiemaksājam par to, lai klausītājiem būtu prieks. Un vēl abonēšana ir iespēja jums, darbie klausītāji, atbalstīt raidījumu veidošanu un motivēt mūs ar vien jauniem sasniegumiem. Tas, cik ilgi jautājums no provinces skanēs, ir atkarīgs no tā, cik daudz klausītāji ir gatavi atbalstīt raidījumu veidošanu. Un te ir, kā tagad saka, izaicinājums. Pagājušajā nedēļā lūdzām klausītājus aktīvi abonēt, un milzīgs paldies tiem, kuri jau atsaucās. Bet mēs ar vien esam patālu līdz pārliecībai, ka patiešām esam vajadzīgi daudziem klausītājiem, un ka turpināsim taisīt raidījumu arī pēc 5. jūnija. Tāpēc lūgums tiem, kuri jau ir izlēmuši atbalstīt, bet vēl kaut kā nav sanācis, neatlikt šo žestu tālā nākotnē un nopirkt abonementu. Par to, kā šo 3 eiro mēnesī smago nastu var uzņemties, lasiet šīs sērijas aprakstā. Domāju, ka esam jautri papļāpājuši. Šodien varbūt arī pietiks, tāpēc ejot ārā no šīs dienas, es gribētu kategoriski nepiekrist Mārcim par to, ka virsrakstus nevajag lasīt. Ir daži tādi teksti, kuriem tieši virsrakstus arī tikai vajag lasīt. Tas ir tāda tēma, kur es īsti... Klausies, es tev padomu iedošu bezmaksas. Tu nesaki skaļi, ka tu Mārcim nepiekrīt, jo tad jūs aiziesiet bezgalu garā strīdā. Vajag neteikt neko, bet darīt pa savām. Tu varbūt būs pamanījis, ka man te visādas pogas, ar kurām es varu izslēgt Mārci. Jā, bet bez mums tu arī iztikt nevari. Tātad par virsrakstiem vēlreiz. Garais virsraksts neinteresantais ir tāds, ka Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki izveidotā sēņu enzīmu šķelšanas tehnoloģiju dod jaunu pielietojumu iespējas un aizvieto ķīmiskos līdzekļus. Drausmīgi garlaicīgi. Īsais virsraksts no portāla Lasi.lv ir šāds. Ar piepi no koksnes iegūst cukurus. Vai nav skaisti? Tā ir jātais virsraksts. Ar piepi no koksnes. Cepur nost. Malku kurināt nevarēs, piepi virsū, cukurs ārā, un ko darīt ar cukuru, to visi ļoti labi zina, vai ne? Mums taču nav jums jāstāst. Vārds, tu zini, ko vajag darīt ar cukuru. Ko var darīt ar cukuru? Ir mainījusies likumdošana pēdējos gados, un es drīzāk teikšu, ka es nezinu, jā.
Labi, pie tā arī varbūt... Es zināju. Es nemelošu, bet piemirsis vecums un tā. Labi, uz šīs tā pozitīvās nots, ka mums turpmāk cukuru būs gana, jo malka paliks pāri un piepis jau, tiešām mums pietiks, vai, ja nepietiks, tad RTU zinātnieki saražos. Varbūt beigsim šīs dienas tiešraidi tiešām uz šīs tā pozitīvās nots. Paldies, Dzintri, un paldies, Mārci, un paldies man, ka es jums netraucēju jums abiem šodien kārtīgi izrunāties, vai ne? Kur tu vēl? Es pa Žubītas ielu dabūju stāstīt. Man liekas, ka viņš traucē, bet jā, paldies, Juris. Tas bija vienkārši skaisti. Atvadāmies no klausītājiem līdz nākamajai reizei. Tā. Tā.